Kuram no autoservisiem uzticēties? Nerad šo jautājumu auto īpašnieki atstāja piedzīvotās pieredzes ziņā, lai gan tā tam nevajadzētu būt, jeb nevajadzētu būt vilšanās sajūtai, kas spiestu meklēt atkal nākamo un vēl kādu citu servisu. Autovadītāji to skaidro ar līdz šim piedzīvotajām neveiksmēm, kad saņemot no servisa atpakaļ savu automašīnu, nākas izjust sarūktinājumu. Darbs padarīts nekvalitatīvi, bet nauda iztērēta gana daudz. Protams, svarīgākā jau laikam ir cena un kvalitāte. Bet tagad droši vien jāskatās ir kvalitāte, lai būtu kārtīgi sataisīt, nebūtu visu laiku jādzen. Kā jūs varat būt droši par šo kvalitāti? Protams, citi stāstījuši, kur ir labāk tā, bet ir jau. Mašīnas mums mājās daudz tā kā bieži izmanto, un tad jau skaidrs ir jau zināms, kur var taisīt, tiešām būs tā vērts. Patreiz jau es domāju, ka galvenais ir tas, no kā tiek piegādātas rezerves daļas, jo ļoti daudz, es zinu, kad viļās, vienkārši it kā tiek uzstādītas rezerves daļas, bet tas kalpošanas laiks ir ļoti, ļoti niecīgs, jo nav identificējami tie ražotāji, kas viņus piegādā. Būtībā arī cena bieži vien var būt neadekvāta tam. Protams, jā. Adekvāti viņa tajā gadījumā, ja viņai tas kalpošanas laiks ir, ja jau par lielu cenu un šis kalpošanas laiks ir mazs, tad saprotams, ka tas ir klientam liels zaudējums un līdz ar to arī uzticība zūd. Autovadītāju negatīvo pieredzi papildinājuši arī tādi gadījumi, kad pēc servisa apmeklējuma automašīnai problēmas parādījušās vairāk nekā bija iepriekš. Bet kas patiesībā tiek izdarīts ar auto, tas bieži vien paliek tā arī nezināms. Un arī tas, ka autosaimniekam nav iespēja iegūt pilnvērtīgu informāciju par auto kaiti un kā servis to grasās risināt, mazina uzticību. Vai jūs uzticaties autoservisiem? Nē. Kāpēc? Tur taisa slikti un cenas lielas. Bet kaut kāda kritērija jau ir, pēc kā jūs izvēlaties vest uz vienu servisu vai uz citu? Nē, man ir pats. Man ir mehānisms, kas man taisa. Uz servisiem es nebraucu. Autosaimniekam gribētos arī redzēt un zināt, ko ar viņu mašīnu izdara. Jā. Labi būtu, ka varētu tādu pirmo apskati veikt un parādīt, kur kas kustās tādā ziņā. Bet noteikti saimniekam ir svarīgi zināt, par ko viņš maksā un vai tas, kas sataisīts, ir sataisīts godam. Kas ir tas, kas vieš šo uzticību? Atbildība. Ja kaut ko neiztaisa, tad es varu pie viņiem griezties vēlreiz. Ja kaut kādas detaļas tur, kā lai saka, puši, ja vēl kaut kas tas, griežos pie viņiem vēlreiz. Viņi man to sataisa. Es domāju, ka tikai pie servisiem, nekādās garažās, nekur. Jaunu auto īpašniekiem gan ir nedaudz vieglāk. Dīleris pats veic auto apkopes un remontus. Taču ir gadījumi, ka to dara arī kāds cits, it kā certificēts autoservis. Un nereti, tiesa gan, kad jau ir par vēlu sūdzības, ka auto šādos it kā autorizētajos servisos saremontēts nekvalitatīvi un dēļ tā iespējami zudīs garantijas laiks, saņem kā patērētāja tiesību aizsardzības centrs, tā arī Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācija. Problēma ir, ka visa nozare ir iebraukusi purvā, jeb ievesta purvā ar to praksi un tendencēm, kādas ir bijušas krīzes periodā sevišķi, jeb krīzes periodā, kas ir padziļinājušās. Kas tad īsti ir iebraucis purvā? Autoservisi vai kopējā sistēma? Pareizāk uz jautājumu būtu atbildēts, ja teiktu, ka otrais variants, jo kopējā sistēmā ietilpst arī apdrošinātāja darbs un valsts likumi. Taču nav nepareiz teikts, ka arī autoservisi ir veicinājuši neusticību un neslavas tiem, jo paši jau vien kopējā sistēmā ir piekrituši būt par vienu no ķēdes posmiem. Un galvenais cietais jau, protams, beigās ir patērētājs. Apdrošinātājiem konkurējot savā starpā ir tik samazināts gan octs polišu prēmijas, respektīvi cenas, gan līdz ar to arī cenas negadījumu seku novēršanai, kur tika visādas novitātes ieviestas, kā piemēram zemākās cenas konkurss, ko apdrošinātāji viens otrs rīkoja. Un
kvalitāti, kāda kvalitāte, kā tik zemākā cena. Un tad zemāko cenu, kas var iedot? Tas, kurš taisa nekvalitatīvi, izmanto nekvalitatīvas lētas rezerves daļas, un tas, kurš nemaksā nodokļus. Un tā šī, teiksim, tā saucamo neatkarīgo servisu apjoms, tie uzņēmumi, tie pamatā maza neliela uzņēmumi tika iedzīti vēl dziļāk pelēkajā zonā, ēna ekonomikas zonā. Ja krīzes laikā šāda situācija vēl kaut kā varēja izskaidrot, kaut arī tādai nevajadzēja nemaz izveidoties, tad šobrīd, kad tiek runāts, ka smagākais punkts ir pārdzīvots, uz iestaigātās taciņas zāle aizvien nedīkst, un iespējams tādas veidojas aizvien jaunas un jaunas. No visas nozares šobrīd aptuveni 85% ir ēnu ekonomikas spēlētāji, un te rodas jautājums, kā tā un valsts kopumā šādi vēl spēja pastāvēt. Kamēr tepat dažus 100 kilometrus tālāk kaimiņu valstī Igaunijā ir gluži otrādāk. Pelēkā zona ir 15%, bet pārējie ir legāli nodokļus maksājoši auto nozares uzņēmumi. No kurienes nāk nauda? Tad par virsboju remontiem, pēcavārijas seku novēršanu, tur nauda nāk no apdrošinātājiem. Tās ir atsevišķas polises, caur kurām nāk nauda. Un ja apdrošinātāji savā starpā cīnās uz nebēdu, kurš dabūs lielāku tirgus daļu, būtībā pērk šo tirgus daļu, vienalga, kādas būs sekas pēc tam. Viena no sekām ir, kad Latvijā ir viszemākās atsevišķas polišu cenas Baltijas tirgū, šīs dempinga cenas, ja tā viņas mums jānosauc ir, un viņas ir pa 52% kritušās nekā bija pirms krīzes periodā. Un ir attiecīgi zemāks par gandrīz uz pusi par Igaunijas un Lietuvas cenām. Te ir pat negodīga konkurence apdrošinātāju starpā starp Baltijas valstīm. Un pa velti, ja pa brīvu, ja par lēto, neko jau nevar labu dabūt. Tad gala beigās cietējs jau ir patērētājs. Viņš ir spiests saņemt pa lētu cenu nekvalitatīvu mašīnas remontu, kur gala beigās viņš zaudē garantiju, ja tā mašīnai vēl garantijas periods ir, kā kurai tas ir no 2 līdz 5 gadiem parasti, un virsbūvei līdz 10 gadiem. Un plus vēl ir riski, kad ja tāda nekvalitīvi saremontēta mašīna iekļūst atkal negadījumā, tad sekas var būt arī letāls. Kuram būtu jāuzņemas atbildība par zaudēto auto garantiju, it kā jau servisam, bet šobrīd tā gulstas vien uz paša auto saimnieka pleciem. Un tā ir ne tikai nesakārtotā likumdošana, bet arī neziņa par savām kā patērētāju tiesībām. Tā ir klienta izvēle, kur viņš savu mašīnu ved remontēt. Un klients, ja patērētājs, atkal ir tāda reizēm diezgan izplūdus kategorija. Jo, ja tā mašīna ir līzinga mašīna, tad formāli īpašnieks ir līzinga uzņēmums. Ja tā ir uzņēmuma mašīna, tad ir uzņēmums. Tad jautājums ir, vai uzņēmumā, es viņu saucu žirafas kakls, ir garš vai īs. Ja? No firmas vadītāja, īpašnieku līdz darbiniekiem, kas šos jautājumus risina. Ja tā ir privāta mašīna, atkal viņa līzinga vai ir pašfinansēta. Ja pašfinansēta, tad cilvēks pēc tā privāta persona pati izvēlās. Es vēdos to servisu vai uz to servisu un ļaujos vai neļaujos apdrošināšanas kompānijas diktātam. Jums ir jāremontē mašīna tikai tur, kur mēs pateiksim, jo tur ir lētākā cena. Tā kā te ir vesela rinda dažādu faktoru un ietekmi, un gan kolektīvā atbildība, gan kolektīvā bezatbildība, ja to tā nosaukt. Kā skaidro Latvijas pilnvaroto auto tirgotāju asociācijā, šobrīd servisi diemžēl ir interesēti izdzīvot šodien, un par to, kas būs rīt un aizparīt, daudzi nedomā. Jo, lai izdzīvotu, vajag apgrozāmos līdzekļus, ienākumus, un metodes, lai tos iegūtu, dažkārt ir visai skarbas. Ja skatāmies no lietu kārtības, kā viņai būtu jābūt, tad ir Eiropas Savienības likumdošanas, jeb regulas prasības, kas nosaka, kā ir jāstrādā un kā nav jāstrādā šīm autoremonta industrijas uzņēmumiem. Un ir tāds termins kā neatkarīgie servisu uzņēmumi.
kuru interpretācija Latvijā ir pilnīgi atšķirīga un nav nekādā kontekstā ar to, kā viņi ir traktēti Eiropas Savienības regulās. Latvijā, diemžēl, likumdošana neko nenosaka mūsu nozarē, gandrīz neko. Un tāpēc mēs esam asociāciju tagad sagatavojuši un uzsāksim autoremontu uzņēmumu certificēšanas procesu, lai ar iniciatīvu no apakšas kaut kādu kārtību un tīrību ieviest nozarē. Jo, ja skatāmies remontu uzņēmumus, kuri maksā nodokļus, nemaksā nodokļus, tas tā kā divas futbola komandas būtu. Viena komanda spēlē pēc noteikumiem, otra spēlē bez noteikumiem. Jūs varat trīsreiz minēt, kurš vinnēs. Protams, ka vinnēs ilgtermiņā tie, kas nemaksā nodokļus, jo viņas neviens tiesneši nav, neviens neķer. Jūs esat dzirdējis, ka vids būtu kādus uzņēmums tagad noķēris, ka nemaksā nodokļus, nemaksā sociālos nodokļus, maksā algas aploksnēs. Ne tādas kampaņas, ne tādas masīvas, aktīvas darbības no vida puses nav. Tad viss ir atstāts savu vaļā. Tāpēc saka, tā ir spēle bez tiesnešiem un bez noteikumiem. Savukārt autodīleru uzņēmumi ir tie, kas spēlē pēc noteikumiem, jo te ir divi aspekti, kāpēc tas tā ir. Un kāpēc dīleru uzņēmumi nav pelēkajā zonā, ēna ekonomikas zonā. Tāpēc, kad rūpnīcas tādu dīleru momentāli viņu kontraktu anulētu, ja viņš būtu netīrs, jo tiek pārbaudīts gan uzņēmumu tehniskās, tehnoloģiskās kompetences prasmes, gan arī uzņēmumu finanses rādītāju un grāmatvedības lietas. Un plus ir īpašnieki, kur lielākā daļa Latvijas autodīleru uzņēmumu ir ar ārzemju kapitāla līdzdalību. Lai pieliktu punktu negodīgām rīcībām, Latvijas pilnvaroto autotirgotāju asociācija sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru ir nolēmusi pastiprināti pievērsties šai problēmai, veicot dažādus pasākumus, tostarp sabiedrības izglītošanu. Nekārtība šajā jomā tiešām ir daudz, tāpēc, lai nesajauktu galvu pilnībā, pievērsīsimies tām jau atkal nākamajā raidījumā, kad arī uzskatāmi parādīsim atšķirības starp kvalitatīvu un nekvalitatīvu autorezerves daļu, pieskarsimies to cenu jautājumam un galu galā tam, kādas tad ir auto īpašnieku tiesības, braucot uz autoservisu. Lai gan līdz likumā noteiktajam datumam 1. decembrim, kad auto ir jābūt aprīkotam ar ziemas riepām, vēl ir laiks, tomēr zinot dabas untumus, pirmais sniegs var pārsteigt nesagatavotus. Ziemas sezonā jau sagatavojies OTS riepu centrs Valmierā un aicina to pašu darīt arī autovadītājiem. Tiesa, atlikt visu uz vēlāku laiku autovadītājiem nereti spiež tieši finansiālie apstākļi, tāpēc OTS riepu centrs autoziemas apavus piedāvā par lētākām cenām. Plašā izvēlē ir gan jaunas, gan lietotas riepas. Visi skatās uz lietotām, jo lietotas var nopirkt, piemēram, sākot 17, var nopirkt pa 100 latiem, visu 4 riepas vai vienu. Jaunu maksā kaut kādu 100 pāri. OTS riepu centrs, domājot par savu klientu drošību, piedāvā tikai pasaulē atzītu ražotāju riepas – Firestone, Arctic Love, Nokian, Bridgestone un citu. Plaša arī riepu izmēru izvēle līdz pa 21 colai. Lietotās riepas vestas no Skandināvijas un pirms izliktas pārdošanā īpaši atlasītas un pārbaudītas. Un tiem, kas grib ietaupīt, bet tajā pašā laikā arī justies droši, šādas riepas ir uzticamākas nekā lielveikalos nopērkamās, kas dažkārt ir ar nezinām izcelsmi. Cilvēki brauc, nopirkuši tai maksimātās riepas, atbrauc, te es viņam uzmontēju. Viņš aizbrauc tur līdz galvenam ceļam un brauc atpakaļ. Man prasa, kāpēc man vibrē stūri. Es viņam to mašīnu riepu noņemu, es viņam parādu. Tur augšpusē jau ir pumpa, tāpēc arī vibrē. Un viņš beigās paņem un nopērk pie mums lietotas riepas, un pēc tam viņš brauc un saka, jā, lietotas ir labāks nekā maksima riepas. Tad kāda ir atšķirība? Tā, kad viņas nav, viņas ir ķīniešu firmas, kā saka. Viņiem nav ražotāji, gandrīz nav. Viņai gumija tāda, es nemāku pateikt īstenībā, tāda. Cieta pirmkārt viņi ir un tāda. Viņu nevar nobalansēt to ratu, neko, viņam daudz atceras prasa. Mums ir pa komplektiem, mums ir vai nu visas 4 vai nu 2. Jo mēs nepārdodam pa vienai, piemēram, riepai, mēs pārdodam pa pāriem tikai. Un mēs no komplekta, kas ir pa 4, mēs viņus nejaucam, mēs atstājam kam cilvēkam, kam vajag visu 4. OTS riepu centra savai produkcijai dod 7 dienu garantiju un 2 dienu garantiju sniegtajiem riepu montāžas pakalpojumiem. Tiesa, ja vien tā nav uzsista kādā bedrē vai kā citādi sabojāta.
Turklāt Otst riepu centrs piedāvā arī tādu iespēju, kā apmainīt sava auto esošās riepas pret citām. Pirms maiņas riepu stāvoklis gan tiek rūpīgi novērtēts. Viņš arī grib mainīt, piemēram, riepas, viņam ir 16, jā, bet viņš grib likt 15. Tā vietā viņš grib samainīt mums. Tad mēs arī tās riepas, ko viņš atved, novērtējam un arī cenšamies palīdzēt tam cilvēkam, lai varētu samainīt. Piemēram, mēs iedodam viņam savus 15 un atdodam, viņš atdod mums savus 16 apakaļ. Vai arī kaut kāda piemaksa, tur atkarībā kā tā riepa stāvoklis ir. Otst riepu tirgotavā iespējams iegādāties arī riepas motocikliem un skūteriem. Turpat arī lietie diski. Ar riepu izvēli var iepazīties arī uzņēmuma mājaslapā www.lētasriepas.lv. Tikai 2 restaurēti ZIS 101, un viens no tiem atrodas tepat Latvijā, šobrīd Rīgas motoru muzejā. Šis ir restauratora Andreja Rodes darba auglis. Tieši tā arī nosaukta viņa un viņa sievas Edītes Rodes kopīgā izstāde Darba augļi, kur līdzās Andreja Rodes darbnīcā restaurētiem pagājušā gadsimta 20. un 30. gadu pasaules spilgtākajiem un dārgākajiem automobīļiem izliktas sievas radītās gleznas. Bet runājot par šī stāsta galveno varoni ZIS 101, šis ir pirmais un iespaidīgākais PSRS limuzīns, kura restaurācija prasījusi teju 10 gadus. Šis ZIS ir spilgtākais eksemplārs ne tikai tādēļ, ka viņš ir pirmais tapis Rodes darbnīcā, pirmais Latvijā, bet arī faktiski tikai otrais visā plašajā zināmajā šajā austrumu zonā vai bijušajā Padomju Savienībā. Vairāk tādi nav. Auto vēl ir saglabājušies, bet ļoti maz un tik bēdīgā stāvoklī un tik nekomplekti, ka tikai 2 vēl pagaidām ir izdevies restaurēt. 37. gadā sāk to ražot, un arī tas nenāca viegli. Par konstrukcijas pamatu ņemt amerikāņu automobīļu skola un arī pati šasija būtībā ir buika šasija. Ir ļoti masīvs, liels augšvārstu dzinējs, 8 cilindri rindā. Tam laikam gana moderns, tas arī ražošanā bija sarežģīti šo dzinēju ražot. 5,7 litri tilpums, tā ir salīdzinām mūsu šodienas automašīnām, tas ir diezgan iespaidīgs. Auto arī smags, es neatceros precīzi svaru, bet šis te milzīgais limuzīns 7-vietīgais, tam bez tā, ka ir masīvs rāmis, vēl ir arī ļoti masīvs koka karkas. Tā kā tajā laikā auto industrija Padomju Savienībā vēl nebija uzplaukusi, šis, lai arī nokopēts, bija unikāls sasniegums. Un, protams, atļauties ar to braukt varēja tikai padomju varas elite un tā laika slavenības. No pasaules ne ar ko nav unikāls. Amerikāņi ražoja simtiem firmas, ražoja ļoti līdzīgas limuzīnas, un tas nebija nekas ārkārtējs, jā. Bet padomijā, tā attīstība vēl sevišķi pēc kara, kad sāka viņi pirms kara vienalga gatavošanās karam un tā tālāk. Nebija šīs te prakses ražot luksus limuzīnus. Te parādās tas augšvārstu dzinējs, te parādās bremzes pastiprinātāji, te parādās jau salona apsilde, te ir salons ar nodalījumu priekš pasažieriem. Pirmo reizi padomju automobīlī ir radioaparāts standarta aprīkojumā, kas Amerikā parādījās 30. gadā. 37. jau bija arī Padomju Savienībā. Lai gan ar mūsdienu limuzīnu šo auto forma ziņā nesalīdzināt, mainīsies, kopš tiem laikiem nav limuzīnam raksturojošā masivitāte. Kāpēc šī īpašība nākusi līdz var tikai minēt, visticamāk vietu skaitu dēļ, jo to vairāk, jo garāks un lielāks auto. Taču tolaik apjomā pamatīgas auto būvēja arī dēļ sliktajiem ceļu apstākļiem. Un limuzīns vai ne, bet salīdzinot ar mūsdienām, lieli auto tajā laikā bija ne tikai nepieciešamība, bet arī modes tendence. Tāpat kā sieviešu apģērbu modē vai vīriešu, tas pats arī automobīļos notika. Tomēr kaut kas līdzīgs bija. Cita runa, ka viņam bija tendence sevišķi amerikāņiem katru gadu kaut ko izmainīt. Ja tas ir 37. gada modelis, tad 38. gada modelim noteikti būs drusku citi pagriezienu lukturi vai gabarītu lukturi un nedaudz izmainīt radiātoru resti, nedaudz izmainīts buferis un tā tālāk. Katrā ziņā kaimiņš uzreiz atšķirs, ka jums jau ir jaunā gada
modelis, nevis pagājušā vai aizpērnā. Jā. Nu, tas tā bija iegājies. Lai gan tehniski tik ļoti nemainījās. 11. 20. gadu automobīļiem tas nebija svarīgi. Viņi brauca tur ar kādiem 50 km/h augstākais un tad gaisa pretestībai, un šim koeficientam nebija tāda nozīme. Tā kā pretī stāvošais tas Jorge automobīls, kas ir it kā sporta kabriolets, nu milzīgs, ļoti smags, un tur bija tās tonnas jāved un nekāda aerodinamika un tā tālāk. Jā, bet tā pašā laikā blakām arī turpat redzam BMW sporta automobīlīti, kas ir krietni mazāks, vairāk kā uz pusi mazāks dzinēja tilpums, bet tomēr attīstīja vēl lielāku ātrumu nekā šis. Bet nu, bagātam cilvēkam gribējās, lai viņa auto būtu tāds lielāks un uzkrītošāks. Un ir vēl kāda atšķirība. Ja mūsdienās auto ražošanā pārsvarā ir tehnoloģijas, tad tolaik daudz kas bija roku darbs. Apdare aizdomājās diezgan pamatīgi līdz sīkdetaļām, jo bija liela prakse. Automobīlis jau izauga no tā, ko bija iemācījušies zirgu vilkmes ratu būvētāji, karietes un tā tālāk. Tur jau tie interjeri bija ļoti smalki, un tas bija gadu simtiem ilgi ražots, un tie vīri bija pieraduši gan tapsējumu lietiņas radīt, gan ļoti smalkus audumus, apdares, visādi metāla furnitūra un tā tālāk. Tas viss jau bija apgūts, un to pakāpeniski pārņem autobūvētāji. Nu, protams, bija sacensība savā starpā, jo galīgi prasti nevarēja, jo tad, ja tas ir Lincolnam, un tas nav Cadillacam, Cadillac zaudē un tā tālāk, tā kā sacensība notika un centās, cik var greznāk taisīt to salonu. Sacensība notika tur aiz okeāna, jā, un mēs esam paņēmuši vienu no to sacensību augļiem, un te viņu iestādījuši tai padomju zemē, tikai tas, un izaudzis tas tīri labi, jā. Bet, nu, te to sacensību mēs nevaram pateikt, ja vienīgais automobīls nebija ko sacensties, jā. Te vienīgais dzinulis varēja būt zvans no Kremļa, jā. Kā iet un kāds būs. Te bija jācenšas vienkārši noturēt to amerikāņu līmeni, un šim automobilim, teiksim, tāda ļoti vārga vieta bija amortizatori. Jā. Katra automobīļa dzimšana bija atkarīga no tā, vai bija izgatavot 4 amortizatori, kas bija priekšā un aizmugurē hidrauliski amortizatori, kas tam laikam bija pa sarežģītu priekš padomju autorūpniecības un ar grūtībām apguvošu amortizatoru ražošanu. Lai gan raugoties uz šo un citiem līdzās auto rodas sajūta, ka mūsdienās komercija ņēmusi virsroku, un dēļ tās iespējams negribīgi radies arī lētums, kas izpaužas, piemēram, plastmasas apdarē, tomēr arī pirms gadiem 70, 80 bija tā saucamie mazbudžeta auto. Piemēram, 30. gadu Moskvič, Opel Kadett un citi ražojumi ar sevišķu greznību neizcēlās, jo pieaugot ražošanas apjomiem, pamazām nācās domāt par degvielas ekonomiju, tātad par arvien vieglāku un aerodinamiskāku auto.